Jau vairāk kārt esmu atzīmējis šajā sezonā jaunu klasi, rūķīšu klasi, tātad vismazākie, visjaunākie redzējām šodien diezgan daudz dalībnieku priekš pirmās reizes. Cerams, ka tas viss attīstīsies, jo tā doma ir tāda, ka, protams, dot iespēju drošos apstākļos, bet uzreiz sacensību režīmā tomēr tas nav tas pats, kas vizināties apkārt mājai. Dot iespēju jauniem censoņiem sev parādīt un vecākiem mierīgāk arī, ka uzreiz bērns jau māk braukt īstenībā. Jā, izsauksimies pirmos 3, bet, ja ir pārējie, tad arī vēlams visiem pārējiem ierasties uz piedestāla rūķīšu klases dalībniekiem un uztaisīt tādu mazu kopildu. Varbūt to ieviesīsim kā tradīcija arī visos posmos turpmākajos, tā kā ņemiet vērā, neaizbrauciet projām. Un mums ir arī rezultāti. 3. vieta rūķīšu klasē zelta mopēda 1. posmā Ilja Ivanovs. Jauniem censoņiem uzreiz ir jāpierod pie piedestāla, jāsaprot, kur ir 1. un 2. vieta. 2. vieta Edgars Drīksnē. Un 1. vieta, 1. sacīkstēs, 1. šajā sezona rūķīšu klasē Eriks Ušatskis. Eriks Ušatskis laikam guļot dienas. Sagaidīsim no Eriku Ušatski pat to laiku, kamēr Eriks Ušatskis nāk un varbūt ģērbjās. Neaizmirsīsim, klase ir iesācējiem un mums ir arī visjaunākais dalībnieks Rūdis Kāzi, 4,5 gadi un jau brauc sacīkstēs. Ir redzējis finišu karogu. Rūdis Kāzi, kur viņš ir lūdzu? Arī guļ. Cerams, ka parādīsies. Tā, pagaidīsim vēl kādu brīdi. Rūdis Kāze, mēs tev gaidam uz piedestālu. Ļoti iespējams, ka būs arī tā pirmā reize, kad nesaņem balvu un tā no Eriks Ušatskis mums skrien. Eriks Ušatskis mums ir pirmais, jā, tūlīt pagriezīsim skaļi un uz Kāzes kempinga pusi. Varbūt arī dzirdēs, bet mēs gaidām Rūdi Kāzi šeit arī pie goda piedestāla, lai saņemtu balvu kā jaunākam šī posma dalībniekam. Dzirdēja, jā? Griez atpakaļ. Jā, mums Eriks Ušatskis, tā kā, pirmā reize, 1. klasē, piedosim. Un beidzot ierodās arī sacensību jaunākais dalībnieks Rūdis Kāze lūdzu uz piedestāla. Blakus pirmajiem 3 ātrākajiem. Mēs redzam vecuma starpību, tomēr arī šajā klasē diezgan ievērojam. Visi var sakāt, 1. piedestāla, tiekam fotoparāt, taisam bildi, viss vecām. Vēl te ir kāds mums no rūķīšu klasē no braucējiem uz vietu šobrīd. Droši viss piebiedrojās. Pareizi, mums tā klasa īstenībā bija tāda meiteņu klasa, tad visu laiku bizes tik bija redzams īstenībā šādā laika. Tātad pirmie šīs klases aizsācēji. Varbūt tā laika tā pārvērtīsies par meiteņu klasi īstenībā, varbūt puišiem diezgan grūti konkurēt, tā kā skatīsimies, kāda būs šī proporcija nākošajās sacīkstēs. Vēlreiz viss kopā. Rūķīšu klases dalībnieki. Hip, hip, hurā!
Jā, nu izskatās, ka dieviešu meiteņi ieskaitās šeit. No Horīņa. Šo šurā. Daudz teiz, jā. Nu, varbūt arī jūs te jau. Jā. Nu, nākošā stāvēm jau pie nopietnākiem ātrumiem. Nopietnākais sākās ar zelta mopēda. Vienātrumu 45 standarta klasa, trešā vieta Māris Stredzovs. Otrā vieta Jēkabs Stūrmanis. Un uzvarētājs šajā zelta mopēda čempionāta pirmajā posmā vienātrumu 45 standarta klasē Jānis Mūrnieks. Sagaidām. Nu, zelta mopēda klasēs mums tāda krāsēna. Trīs ātrākie 45 vienātrumu klasē. Pirmais posms. Nu, cerams, šos trīs braucējus nomainīs nākšais posmos jau citi braucēji. Konkurenti diezgan liela šajā klasē. Sāksim ar divātrumu standarta klasi. Ja turpināsim, tad trešā vieta Jorens Klīnstons. Un turpat blakus uz goties Andris Aļabjevs otrā vieta šajā klasē. Kas pa lēcieniem mācīt. Un pats ātrākais, nu šajā nosacīt prestižajā klasē. Emils Klīnstons, pirmā vieta, pirmajā posmā. Divātrumniekiem vismaz zaļi kaus un paliek vēl oranžie. Oranžie būs sports klasē. Pirmie trīs ātrākie divātrumniekos. Trešā vieta Latvijas čempionātā, tātad zelta mopēda čempionātā. Sporta klasē līdz 50 kubikcentimetriem Mārtiņš Eglē. Pretējā piedestā pusē kāpja Antons Macuks, otrā vietā. Nu, es saprotu, jā, ka Daugavpils rulē un pa ziemu trenējies Antons. Nomets svaru, bez svaru nomešanas šajā klasē uzvarēt nevar sacīt. Un tāpēc viņš arī nav uzvarējis, jo uzvarējis ir Jorens Klīnstons. Sporta klasi visātrākie, visnaidīgākie, visvairāk trenētie, to pēc izskatu var redzēt. Ar taktiku visvairāk spēlējošie braucēji noteikti. Nu, arī runājot arī par tehnisku, tik sporta klasē tas nav mazsvarīgi, tik daudz apiks izturēt. Latvijas čempionāts skūteriem pirmais posms, trešā vieta 5 kubikcentimetru standarta klasē Roberts Veiss. Un piedestā pretējā pusē aizņemē Tītis Blūms, kas bija uprais. Nu, nevetas. Tas bija nevetā. Īstenībā diezgan rosīgi rosās. Un pirmais Erviņš Štīms. Visātrākie standarti klasē. Pēdējiem ātrumi tur arī bija diezgan lieli, lai arī klusi. Joprojām dalībnieks turpina pulcēt 70 kubikcentimetru sporta klase. Klase varbūt, kur nav pat masveidīgākā, bet tomēr joprojām ir pēc brauc. Ants Parīgs, trešā vieta Latvijas čempionātā aiziet balvu Igauniju. Uzturam Igauniju, var teikt, pie dzīvības mēs. Ļoti internacionāla klase, jo otrā vieta Mindaugas Nemunis. Arī Latvijas čempionātā lietuvieši aiziet uz Lietuvu mums, mūsu kausi.
Nu, vienīgais, kas glābīja visu pasākumu, Dmitrijs Macoks uzvarētājs šajā klasē, un pirmās iespējas paliek Latvijā. Jā, nu vajadzēja karoks, jo būtībā pasākums mums ir starptautisks pasākums, 3 valstu pārstāvji uz piedestālu 70 kubikcentru sporta klasē. Mums sākam pamazām doties klasēm, kas laikam sagādā vislielāko baudījumu un tiešām klasi, kurās brauc vismeistarīgākie, visātrākie dalībnieki. Nu, pārējie, es saprotu, ka trenējās savā standarta klasēs, arī drīz arī šajā racing klasē sastādīs konkurences pašreiz esošajiem. 3. vieta racing klasē Latvijas čempionāta pirmajā posmā Ervinam Štivam. Ervins Smokēvičs ir 2. Gribam pārskatīt rezultātus. Tātad rezultāti uzskaitīt ārkārtīgi precīzi. Es domāju, ka šeit apšaubīt nevajadzētu. Kas ir rakstīts, tā ir arī noteikti. Pat ja arī kāds finišēja kaut kādā citādā secībā, ja viņam kāds aiznes devēja garām, tas nozīmē, ka viss ir fiksēts. Un fiksēts tas, ka Eduards Broģis ir 1. vietā šajā pirmajā posmā. Pirmais posms 1. vietā. Nu, es saprotu, ka satrenējies Vācijā braukdams, ka šeit jau vairs, protams, bērnu spēlītē ir pacīnīties. Nu, pirmie 3 ātrākie racing klasē. Ātrākajā no visām klasēm. Un pamazām esam pienākuši arī gluži tāpat kā sacensību dienas kārtībā pie lielākajām kubatūrām. Sāksim ar lielāko retromotociklu līdz 500 kubikcentimetriem. Nu, klasa, kur vēl jāattīsta, bet izskatās, ka arī šai klasē ir potenciāls. Tiem, kas negrib trūvēt un taisīt javiņas un ižas, nu, tad šī klase, kas tādiem sliņķiem varētu varbūt teikt. Kaut gan arī klase būtībā attīstoties varētu sniegt tādu pamatīgu baudījumu. Nav jāpērk superbike, bet var nopirkt kaut ko bišķi mazāk un vismaz 8 posmu garumā sacensties ar sev līdzīgiem un izjust to adrenalīnu, kādēļ mēs šeit braucam. 3. vieta šajā klasē Mārs Brīgsnē. Mārs pats arī diploms ir aizpildīt, tā kā var teikt, ka viņš pats ir uzrakstījis sev diplomu. Vienīgi parakst manēja tā. 2. vieta Aigars Andersons. Nu arī attīstās klasi, uzvārdu pazīstam, bet īstenībā šeit klasē būtībā ir vakants. Es saprotu, ka vēl vajadzētu pāris dalībniekiem, un tad cīņa par piedestālu būtu daudz ciešāk, jo diezgan vientuļš Mārtiņš Kāze īstenīs 1. vietu, un jāskatās, kurš varēs sastādīt viņam konkurenci nākšajās posmos. Mārtiņš Kāze 1. vietā retromotociklu līdz 500 kubikcentimetriem. Piezīmēs, ka Mārtiņš arī sagatavojas gan motociklu speciāli šai klasē un šai sezonai, tā kā viņa panākums nav nemaz pārsteigams. Zinot, kā tiek gatavot tehnika vispār, tā kā, jebkurā klasē viņš sagatavo. Jelgavas rajonas. Un palicis pēdējais trīnieks šajās sacensībās klase, kura īstenībā pārsteidz varbūt arī pat mani nedaudz ar šo dalībnieku skaitu. Mēs redzējām, abi divi braucieni bija ārkārtīgi aizraujoši. Pirmais 4. vai pat 5. brauc ļoti līdzīgi, un tur tiešām ir nianses, kas izšķir, kurš kādā secībā finišē. Un šobrīd šīs nianses izšķiruši, ka Valds Venbergs ir finišējis 3. vietā. Tad es Valds Venbergs abas brauciens nobrauc ļoti stabili, ir 2. kopvērtējumā.
Un pirmais šajā klasē Ģits Draugs, nu mēs redzējām arī cīņa bija ārkārtīgi aizraujoša, un tieši šīs nianses, es domāju, šobrīd ļauj Ģitam Draugam tika mierīgi kāpt uz pirmā piedestāla pakāpiena, tā noteikti nebūs nākšais posmos, konkurence noteikti būs daudz sīvāk, konkurenti būs mācījušies no kļūdām, un es domāju, šī klase arī mums sagādās vēl daudz interesantu momentu trasē. Pēdējais šo sacensību trīnieks. Paldies visiem, kas atbrauc, paldies visiem, kas atbrauc skatīties. Nākšais posms mums ir Daugavpilī, braucam pie Antona. Mēnesi laika visiem samainīt savus sadegušos virzuļus, salocītos vārtus un piestrādāt arī pie taktiskajiem paņēmieniem. Tā kā tiekamies Daugavpilī, paldies, ka atbraucāt un visu labu!